Te pašā laikā ir daudzi, kuri tā kā zin to, un viņi tā kā varbūt mēģinās izvairīties no kaut kāda New Age vai kaut kāda citi, kur it kā skaitās mūsdienās tai pamodušies. Bet problēma ir tāda, ka viņi nesaprot, ka pār visu ir Dievs, un Dievs ir tas, kurš soda pasauli par grēkiem. Neviens neizbēgs no Dieva soda par grēkiem. Pat ja tu būsi pilsētā, tu mirsi, pat ja tu būsi laukā, tu mirsi. Un kad viņš bija atvēris 4. zīmogu, es dzirdēju 4. zvēra balsi sakām, nāc un redzi. Un es lūkojos, un lūk, bāls zirgs, un tā vārds, kas uz tā sēdēja, bija nāve. Un elle sekoja ar viņu. Un tiem tika dota vara pār 4. zemes daļu nokaut ar zobenu, un ar badu, un ar nāvi, un ar zemes zvēriem. Tā, lai jums atkārtot nedaudz, mēs esam tādā redzējumā, ko Jānis redzēja debesīs, kur bija grāmata Dieva rokās, un Jēzus bija tas, kurš bija cienīgs atvērt, un viņš sāka atvērt pa vienam zīmogam, un zīmogi atklāja to, kas bija paslēpts. Pirmais zīmogs atklāja, parādīja šo te pievilšanu, tas bija baltais zirgs, kur daudz izliekas par Kristu, un arī Jēzus mums stāstīja, daudzi nāks un teiks, es esmu Kristus, un ir ārēji šī šķīstība, bet iekšā ir plēsīgi vilki. Otrais zirgs bija par šo karu, viņš bija sarkans, asiņu krāsā, liels zobens, viņam bija dots mieru noņemt no zemes. Un trešais par šo ekonomisko badu, kur viņam bija šie svari rokās un šī melnā krāsa arī, kas arī atspoguļo bēdas un ciešanas. Un ka ir noteikts, cik katrs var dabūt un cik katram ir šī noteiktā summa vai šī ēdiena deva, cik viņš var paēst. Un mēs runājam par to, kā uz zemes kopš Jēzus laika un arī kopš tā laika, kad Jānis sarakstīja šo grāmatu, ka ir arvien vairāk un vairāk šīs lietas parādījušās, gan šī pievilšana, gan šie kari, nāvējošāka, gan arī bats. Un lai arī mums, kā eiropiešiem, liekas, ka ir diezgan laba dzīve un pārtikusi dzīve, tāpat tās mums netālu ir cilvēki, kas dzīvo briesmīgā nabadzībā. Un mēs paskatījāmies, ka lielākai daļai pasaules, pusē gadrīz pasaules viņiem nav, tādas, nav pat, cik tur tie 6 eiro mēnesi dienā iztikšanai. Un ka, dažās valstīs tas man tik daudz nav vajadzīgs, bet tāpat tas ir ļoti maz. Un liela daļa arī dzīvo pilnīgā badā. Un tagad ir šis 4., kas arī ir postošs, un šis ir, tā kā varētu teikt, postošākais. Te runāts par pilnīgu, par tādu pilnīga veida iznīcību un izpostīšanu. Tas ir Dieva galējais sods, kad tauta ir atkritusi no viņa vai kad visa pasaule ir atkritusi no viņa. Un to mēs arī apskatīsim dažās vietās Bībelē, kur Dievs sūta visas šīs lietas, kas pirms tam, bet pašās beigās, kad viņš ir izpostīts, tad viņš sūta visu kopā, un tad tauta aiziet bojā, un vairs nepastāv viņa priekšā. Un tā piemēram, ir rakstīts Jeremijas 15. nodaļā par Jūdas iznīcināšanu, kur Dievs teica, ka pat ja Mozus un Samuels stāvētu manā priekšā 15. nodaļā, tomēr mans prāts nevarētu būt pret šiem ļaudīm. Izmet tos no manas skatiena un lai tie iziet. Tad viņš bija apņēmis savā sirdī, ka viņš pilnībā izpostīs viņus. Un tad viņš teica, un notiks, ja tie tev saka, kurp mums būs iet. Tad iedomājieties, šie cilvēki jautā pravietim, kur mums iet, un klausies, kāda ir atbilde no Dieva. Tad viņš saka, tad tev tiem būs stāstīt. Tā saka tas kungs. Tādiem, kas ir nāvei, uz nāvi. Tādiem, kas ir zobenam, uz zobenu. Tādiem, kas ir badam, uz badu. Un tādiem, kas ir gūstam, uz gūstu. Un es iecelšu pār tiem 4 veidus, saka tas kungs. Zobenu nokaut un suņus saplosīt un debes slidoņus un zemes zvērus aprīt un iznīcināt. Tad, principā, viņi nāk pie Jeremijas un prasa, kas mums jādara vai kāds ir risinājums, un Dievs pasaka nāve visos veidos. Visādos variantos jūs vienkārši mirstiet, jūs tiksiet iznīcināti. Un Jēzus teica, ka pirms viņa nākšanas būs dažādas šīs bēdas par pasauli. Un mēs jau apskatījām, ka viņš teica, jābūs pirmkārt pievilšana, pirmkārt viņš teica, nepievilieties, ka nāks viltus kristi, bet pēc tam viņš arī sāka runāt par to, ka
kas notiks pasaulē, un tad viņš teica, tauta celsies pret tautu, valstība pret valstību, tie ir tie kari. Un tā viņš ir rakstīja Mateja 24, Marka 13, Lūkas 21. Nākamā lieta, kur viņš teica, dažās vietās būs badi. Un to viņš arī tās 30 vietās rakstīja. Un tad viņš pēc tam sāka aprakstīt vairākas citas lietas, un kas atklājas gan šajā zīmogā, gan arī pārējos zīmogos atklāsas grāmatā, kur mēs redzam, ka Jēzus nāk, ir vairāk un vairāk lielākas šīs bēdas. Un tad viņš arī teica, būs sērgas. Lūkas eņģēlē viņš teica, būs mēris, baismīgi skati, lielas zīmes no debesis. Tad sērgas, bēdas, mēris un citas lietas. Un šeit ir šis 4. zirgs, un te ir dažāda veida šie nāves cēloņi. Tas ir Dieva sods, tas ir lāsts pār zemi. Par ko šeit ir runāts? Šeit ir par dažādiem veidiem, kā Dievs soda cilvēkus par viņu grēkiem. Te ir apvienotas iepriekšējās lietas, plus vēl klāt nākamās. Jo tur ir, atcerieties, nāca atsevišķi karš un zobens. Šeit arī ir zobens. Tur nāca bats, šeit arī ir bats. Šeit vēl ir nāve un zemes zvēri. Un nāve, tas Bībelē nāve, ja cilvēks nomirst nāvē, tas vairāk apliecina to, ka viņš ir sērga, slimība, mēris, kaut kas tam līdzīgs. Tas ir tas, kā bieži vien kā nāve tiek raksturota. Un šeit ir interesanti, šeit ir vienīgā vieta, kur Bībelē ir nāve un elle ar lielo burtu. Tāpēc, ka tie ir tāds kā personāžs, kas sēž uz šī zirga, viņi tiek personificēti, tas ir tā kā tēls, kurš ir uz šī zirga nāve un elle. Un es teicu, ka varam apskatīt Bībelē, ka dažādās vietās Dievs soda. Pārsvarā tas ir rakstīts par Jūdu un arī par Izrēlu, bet arī mēs varam paskatīties uz citām tautām, ka tās ir vienas no pēdējām lietām, kas nāk pār tautu, kad nāk tā kā kombinācija, visādu posta kombinācija. Piemēram, par to pašu Ēģiptes zemi. Lai arī mums tas skaistās ar Izrēlu iziešanu, tā bija pie reizes Ēģiptes iznīcināšana. Un tur nāca viss, sākumā nāca brīdinājums, bet pēc tam nāca viss reizē viņiem virsū. Viņiem nāca slikti dabas apstākļi, viņiem nāca slimības, viņiem nāca dzīvnieki uzbruka un beigās arī viņi nomira, tie pirmdzimti, un beigās arī visi tie tur karavīri nomira. Tā pilnīga iznīcināšana viņiem bija. Un līdzīgā veidā arī kanāniešiem, kad viņi iegāja tajā zemē, Dievs tad ir teicis, ka viņiem tur vēl mērs nav pilns, bet tad, kad mērs bija pilns, tad principā vairs nekas nevar aizkavēt viņu iznīcību. Un tad viņš, kaut arī izrēlieši sākumā bija nepaklausīgi izdarīt to, kas viņiem bija jādara, iznīcināt viņus. Un izrēlieši bija kā šis soda nesējs viņiem. Dievs teica, es viņus izdzīšu, es sirseņus sūtīšu savā priekšā un izdzīšu jūsu priekšā, un tie izdzīs viņus ārā. Tā kā dzīvnieki arī visādi izdzen ārā. Un tāpat arī mēs redzam citās vietās, kad Dievs nāk sodīt citas tautas ar Nebukadnēceru roku vai kaut ko citu. Viņš sūta pilnīgu iznīcību par to tautu un dažādos veidos, kā vien ir iespējams, tā viņš viņu izposta. Un tādas dažādas raksturvietas ir, piemēram, 1. laiku 21.12, kur, labi, tas ir cits bišķis stāsts tur par to, ka Dievs nāca pie Dāvida, jo Dāvids bija grēkojis, un tad viņš prasīja kādas 3 sodus to sūtīt. Un tad viņš tur deva izvēlēties badu, sērgu vai zobenu. Atcerieties to stāstu, tur bija 3 mēneši, 3 gadi, 3 mēneši vai 3 dienas. Bet katram no tām intensitāte ir lielāka. 3 bija bada gadi, 3 zobena mēneši un 3 sērgas dienas. Bet palasīšu vēl no Jeremijas un Ecehijēla, kur vairāk Dievs tieši runā par Jūdu un par Izrēlu. Un to viņš ļoti uzsver šo līdzīgi kā atklāsas grāmatā par šīm lietām, šīm 4 lietām, kas nāk uz cilvēkiem. Zobens, bats, sērga un zemes zvēri. Piemēram, Jeremijas 14. nodaļā. Tad tas kungs man sacīja nelūdz par šiem ļaudīm viņa labumam. Tas, ka viņš saka nelūdz, tas nozīmē, ka viņš ir nolēmis, viņš to darīs, viņš iznīcinās viņus. Tā kā viņš saka, ka tie gavē es neklausīšos viņu saucienu. Tad viņš ir nospriedis, ka pār viņiem nāks sots un viņš vairs viņus neuzklausa. Un kad tie ziedo dedzināmo ziedojumu un veltījumu, es tos nepieņemšu. Bet es tos iznīdēšu caur zobenu un caur badu un caur sērgu. Tad viņš tos piemin. Un līdzīgā veidā arī par šo pasauli. Kā es jau arī, man liekas, iepriekšējā reizē minēju, ka
Mēs varam lūgt par to, lai Dievs glābj cilvēkus, bet mēs nevaram lūgt par to, lai Dievs nesoda šo pasauli. Jo viņš ir noteicis, ka viņš sodīs šo pasauli, šī pasaule ir bezdevīga, un tas sods vienkārši, mēs nezinām precīzu laiku vai kā, bet viņš nāks, viņš nekavēsies, viņš netiks pārcelts, atliks, viņš būs uz šīs zemes, un mēs nevaram par to lūgt, lai Dievs nesoda, viņš sodīs bezdevīgos. Bet arī Ecehiela 5. nodaļā viņš saka, tāpēc tā saka tas kungs Dievs, tāpēc, ka jūs vairojaties vairāk nekā tautas, kas ir ap jums, un nesat staigājuši manos statūtos, nec turējuši manas tiesas, nec esat darījuši pēc tautu tiesām, kas ir ap jums. Tāpēc tā saka tas kungs Dievs, lūk, proti es esmu pret tevi, un izpildīšu tiesas tavā vidū visu tautu acu priekšā. Un es tevī darīšu to, ko es neesmu darījis, un ko es vairs tā nedarīšu visu tavu negantību dēļ. Tāpēc tēvi ēdīs dēlus tavā vidū, un dēli ēdīs savus tēvus, un es izpildīšu tiesas tevī, un visu tavu atlikumu es izkaisīšu visos vējos. Tādēļ, kā es dzīvoju, saka tas kungs Dievs, bez šaubām, tāpēc, ka tu esi apgānījusi manu svētnīcu ar riebīgām lietām un ar visām savām negantībām. Tāpēc es arī tevi samazināšu, manā acis taupīs, nedz man būs kāds žēlums. Tavā 3. daļa mirs ar sērgu, un ar badu tie tiks iznīdēti tavā vidū. 3. daļa kritīs no zobena apkārt ap tevi, un es izkaisīšu 3. daļu visos vējos, un izvilkšu zobenu pēc tiem. Viņš arī piemina šīs 3 lietas - sērga, bats un zobens, ko viņš sūtīs par Izraēlu, tāpēc, ka viņi ir atteikušies steigāt pareizi. Un tā, kad Dievs sodīja Izraēlu, tad bija tā, ka arī viņš izvēlējās babiloniešus kā šo zobenu. Viņš teica, ka Nebukadnecars mans kalps, un ka viņš soda caur babiloniešu zobenu. Bet pēc tam viņš teica, ka viņš sodīs Babilonu par to, ko viņi ir darījuši, par to, kā viņi ir priecājušies pie šīs iznīcināšanas, un arī edomiešus par to, kā viņi ir priecājušies. Un citiem vārdiem, Izraēls bija tāds kā paraugu valsts Dievam, kur viņš caur viņiem parāda to, kas gaidāms visiem pārējiem. Jo viņiem viņš deva likumus visu pārējo, un viņi atkrita, un viņš viņus briesmīgi sodīja. Bet viņš teica, ka citiem nebūs labāk. Viņiem arī būs tāds pats sods. Un arī mēs skatāmies atklāsmes grāmatā, mums viss ir pierakstīts, un šis sods nāks pār šo pasauli. Arī Ecehiela 5.17 viņš saka, kad es sūtīšu uz tiem ļaunas bada bultas. Šitā rakstījot vispār pat vairāk tie epitēti interesanti. Saka, ļaunas bada bultas, kas būs viņu iznīcībai. Un ko es sūtīšu jums iznīcināt, un es likšu pieaugt badam uz jums, un salauzīšu maizes zizli. Tā es uz jums sūtīšu badu un ļaunus zvērus, un te jūs aplaupīs, un sērga un asinis pāries caur tevi, un es vedīšu zobenu uz tevi. Es tas kungs to esmu runājis. Tad viņš saka ļauns bats un ļauni zvēri. Viņš sūtīs speciāli viņiem tādu sodu, ka viņiem vēl vairāk kaitētu. Un tad vēl viens tāda interesanta raksturvieta, kas arī saistībā ar to, ko es pēc tam gribēju pateikt par to, kas piepildījās par šo 4. zīmogu, ir tas, ka Ecehiela 7. nodaļā, 15. pantā, kur viņš arī saka par sodu, zobens ir ārpusē, un sērga un bats iekšpusē. Tas, kas ir laukā, mirs no zobena, un to, kas ir pilsētā, bats un sērga to aprīs. Līdzīgi kā šeit šīs lietas, kuras nāk kopā ar šo nāvi un elli. Atcerieties, katram šim zirgam ir kaut kāds instruments. Vienam bija loks, vienam bija zobens, trešajam bija svarukausi, bet šiem 4. ir 4 lietas. Viņam ir zobens, bats, nāve un zemes zvēri. Un ka te ir rakstīts, ka zobens ir ārpusē, tie, kas ir ārpus pilsētas, tie tiek nogalināti ar zobenu, karš. Tie, kas ir iekšā pilsētā, tie mirs no sērgas un bada. Un citiem vārdiem, nekur nav glābiņa. Ja Dievs ir nolēmis, ka būs sods, nekur nav glābiņa. Un arī mūsdienās ir tā kā, es domāju, ka Dievs arī daudzus sodīs caur cilvēku rokām, caur varbūt valdības vai citām rokām. Piemēram, valdībām dažādi šie plāni ir, kā ierobežot cilvēkus, salikt kādās pilsētās un
tad viņus apstrādāt, tur viņus, tādā veidā, ka viņiem nekas nepieder un ka viņi visi pilnībā pakļautībā valdībām un citos veidos. Un viņi, principā, tur mirst palēnām, jo pilsētas ir tā vieta, kur cilvēki nevar būt tik tādā veidā veselībā kā dabā ar Dievu. Bet tajā pašā laikā ir daudzi, kuri tā kā zin to, un viņi tā kā varbūt mēģinās izvairīties no kāda New Age vai kaut kāda citi, kur it kā skaitās mūsdienās tā pamodušies. Bet problēma ir tāda, ka viņi nesaprot, ka pār visu ir Dievs, un Dievs ir tas, kurš soda pasauli par grēkiem. Neviens neizbēgs no Dieva soda par grēkiem. Pat ja tu būsi pilsētā, tu mirsi, pat ja tu būsi laukā, tu mirsi. Dievs sūtīs savu sodu pār zemi. Un tā arī tajā vietā ir rakstīts, un tiem tika vara dota pār 4. zemes daļu, nokaut ar zobenu un ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Un te ir, protams, dažādas lietas, kuras varbūt ir nevērts pieminēt. Atklāsmes grāmatā tālāk mēs arī redzam dažādus šos skaitļus, tur 3. daļā un vēl kaut kas. Un dažkārt ir grūti to identificēt ar kaut kādu vienu konkrētu varbūt laiku vai notikumu. Es arī to personīgi nevaru tik viegli identificēt, bet es jums vienkārši iedošu dažus piemērus saistībā ar vēsturi, kas ir noticis uz zemes. Šeit arī nav precīzi teikts, ka tieši 4. zemes daļa nomirst. Tur ir teikts, viņam dota vara pār 4. zemes daļu nokaut dažādos veidos. Bet vēl, ja mēs skatāmies uz tiem iepriekšējiem 3 zīmogiem, tad patiesībā par katru no tiem ir 4. daļa. Es domāju, ka tur kaut kas arī pārklājas, bet ja mēs skatāmies uz šo balto zirgu, kas ir viltus kristietība, pāvests un tam līdzīgi vispārējais. Viltus kristietība sastāda apmēram 4. daļu zemes. Ja mēs skatāmies par šo zobenu, karš šobrīd, tieši tā jūs varat ierakstīt arī Googlē, cik cilvēki cieši no kara, šobrīd varēs atradīsiet apmēram 4. daļa zemes iedzīvotāji šobrīd cieši no kara un konfliktu draudiem. Atcerieties par badu arī mēs skatījāmies. Arī bija apmēram kaut kādi tādi tie skaitļi. Tā kā visas šīs lietas, protams, vairāk mēs tās dažādreiz pārklājas, tas nozīmē tā, ka, jo mēs neesam nevienā no tiem iekšā, daudz no tiem iekšā, bet es sapratu to domu, ka šeit arī nav precīzi pateikts, kura tā 4. daļa ir, bet vienkārši, ka ir dota vara pār 4. zemes daļu. Un tas vēl ir tāds priekšstats daudziem cilvēkiem, ka tas ir par kaut kādu tālu nākotni, un kaut kādu vienu konkrētu brīdi. Bet es nezinu, vai tieši tā būs. Varbūt tā būs, bet varbūt ne. Tas, kā mēs redzam no Bībeles skatoties, ka daudzi būs tā kā iemiguši, un tad Jēzus nāks. Tāpēc tas nebūs visai pasaulē tā acīm redzami. Tas būs mums redzami. Tas mums ir saprotami, mēs studējam, lasam Bībeli, bet pasaulē ne, jo viņi teiks miers un drošība, tad pēkšņi iznīcība nāks. Vai arī Jēzus saka, tā diena nāks kā zaglis naktī. Jo, ja tā kā būtu tā kaut kā visiem uzreiz redzams un ziņās, piemēram, pateikts, vakar nomira 4. daļa cilvēku no tā un tā, tad tā kā tas varbūt būtu nedaudz skaidrāk, bet Bībelē tas ir uzrakstīts citādāk, un tas ir, lai varētu saprast tie, kuri studē Bībeli, nevis, lai pasauli to varētu redzēt tik viegli. Bet es gribēju vienkārši dot dažus piemērus no pagātnes, ka tas jau varētu būt piepildījies, ko varbūt mēs esam palaiduši garām. Piemēram, 541. 549. gadā pēc Jēzus bija tāds saucamais Justiniāna mēris, un tas ir nosaucts viņa vārdā, tāpēc, ka Justiniāns bija Bizantijas imperators, viens no slavenākajiem. Un tur ir man liekas, tas bija no Wikipēdijas un citurienes šis raksts. Rakstīts, tā ir visnāvējošākā epidēmija cilvēces vēsturē, un tā sākās Āzijā, un tikai ar žurku un blusu palīdzību atvesta uz rietumiem. No tās visvairāk cieta Bizantijas impērija, kur ar tās uzliesmojumu saskārās 6. gadsimta vidū. Mēris īsā laikā pamatīgi vājināja Bizantiju gan militārajā, gan ekonomiskajā, gan administratīvajā dimensijā. Tā laikā tuvo austrumu lielvarai bija ievērojami mazākas iespējas sapulcināt nepieciešamos karapulkus, lai pretotos ārējiem iebrukumiem. Tāpat panika arī lauksaimnieciskā ražošana, kas samazināja ienākumus valsts kasē. Visbeidzot, kvalitatīvu personu trūkums impērijas administrācijā traucēja īstenot efektīvu pārvaldi. Justiniāna mēris ar atsevišķiem uzliesmojumiem turpinājās vēl 2 gadsimtus un izplatījās visā vidusjūras reģionā. Tiek uzskatīts, ka no epidēmijas kopumā nomira aptuveni 100 miljoni cilvēku.
Labi, ja mēs pasakām 100 miljoni mūsdienās, tas varbūt nav nekas. Bet nav zināms, cik precīzi tajā laikā dzīvoja cilvēku, bet ir teikts, ka dzīvoja no 190 līdz 280 miljoniem pasaulē. Tad jūs varat tā kā parēķināt, tā kā tur ir mierīgi jau no 4. līdz pus pasaules iedzīvotājiem, kas nomira. Nu, atkarībā pēc kādiem aprēķiniem. Un tā kā mēs tādu varbūt nezinām, mums neviens tāds nestāst, es nezinu, man pat skolā es neatceros, vai kaut ko tādu mācīja, bet bija laiks, kad no pasaulē nomira liela daļa iedzīvotāju. Otru gan jūs varbūt esat dzirdējuši. Otrs ir šis melnais mēris un buboņa mēris, esat dzirdējuši, vai melnā sērga. Un vēl viens interesants nosaukums viņam ir melnā nāve. Tā cilvēki viņu sauca. Un no turienes arī visi šie te zīmējumi par to, kur nāve staigā ar izskapti un pļauj un vēl viss kaut kas. Tad tur no turienes ļoti daudz visādu mūsu arī pasaku un dziesmas un viss kaut kas, visādi stāsti un teikas un viss kaut kas no tā laikmeta, kad tas bija sākās 1348. gadā un pēc tam turpinājās labu laiku un ar pauzēm, bet pārgāja citās vietās. Piemēram, arī es nezinu, kāpēc, bet ārsti tur tajā laikā steigāja tādās melnās drēbēs, un viņiem bija tādas putnu galvas uz sevis. Varbūt tas bija tā kā maska, lai viņus pasargātu. Es nezinu, kas tāds bija. Varbūt es redzējuši tādus kaut kur attēlotus, tādi melni un tādi tā kā garu knābi, kaut kādi tādi zīmējumi. Tad arī mums bija šā bērnu grāmatiņa, kur bija dziesma. Atcerēt, Ring of Roses, Pocket Full of Posies. Kā tur bija? Kaut kas tur bija apačīva and we all fall down. Un tas bija no turienes, tāpēc, ka tā doma bija, bērni vienkārši spēlējās, viņi redzēja, kas notiek, un viņi attēloja to, kas notiek, ka visi cilvēki visu laiku krita zemē. Pocket Full of Posies, laikam, bija tā kā kabatas pilnas ar kaut kādām lietām, kuras var pasargāt ķipa no tā mēra. Un tad tas bija attēlots tas, ka viņi visi tur šķauda, un tad mēs visi nokrītam, we all fall down. Tā kā bērni spēlējās un dziedāja tādu dziesmu, un mūsdienās tā ir tā kā rotaļu dziesma. Bet daudzas tādas lietas ir no tā laika atnākušas, kuras cilvēki redzēja un piedzīvoja tajā laikā. Un tajā laikā arī mira, nav precīzi, protams, zināms, bet no 75 līdz 200 miljoniem cilvēku. Un arī tajā laikā nebija ļoti daudz cilvēku. Tā arī varētu būt mierīgi 4. daļa pasaules iedzīvotāju. Un tajā laikā Eiropā nomira puse kaut kur. Bija tā, ka vienkārši cilvēki visās malās mirst, un daudz domāju, ka ir tiešām pienācis pasaules gals. Es iespējams arī domātu, es domāju, ka kāds no mums arī domātu. Ja visur apkārt mirst cilvēki, un tu nezini, kas notiek, un vienkārši te uz vienu pilsētu, un tur visi nomiruši, aizies kādu ciematu, tur visi nomiruši. Bija tā, ka nav kur apglabāt, un vienkārši visās malās guļ līķi. Tas, kā tā slimība atnāca uz Eiropu, bija arī diezgan biedējoši. Man liekas, tā bija Venecija vai Sicīlija, kaut kur Itālijā. No tuvajiem austrumiem pienāca kuģis, un tā, kad cilvēki paskatījās, visi kuģi bija nomiruši cilvēki. Tā kā diezgan biedējoši, un pēc tam tā slimība izplatījās tur tālāk. Tā kā diezgan interesanti tas arī bija. Un cilvēki sarakstītas tas liecības dienas grāmatas ir atrastas, kur cilvēki raksta, kur viņi vieni paši, un viņi raksta, man liekas, ir pienācis pasaules gals, un tur viss kaut kas, un, tā kā depresīvas lietas, jo es nevienu neredzu, es viens pats kaut ko mokos un cīnos. Un tādas lietas viss kaut kur. Tukšas valstis, tukšas pilsētas, tukši lauki. Un tā kā pasaules vēsturē ir bijuši tādi gadījumi. Un tāpēc es nezinu, vai mums automātiski jāskatās tieši uz nākotni, ka būs viens tāds konkrēts brīdis, jo tādi jau ir bijuši. Arī pagājušajā gadsimtā Spānijas gripa, tur gan procentuāli nesanāk tik daudz, bet tur arī bija 100 miljonu cilvēku, kas nomira. Un te viņš tad saka, ka ar šo nāvi nāk šīs lietas, visāda veida iznīcība. Viņš saka, bāts, ko mēs jau skatījāmies, zobens, ko mēs jau skatījāmies, bet paliek vēl šī sērga un zemes zvēri, par sērgu es jau minēju. Bet vēl zemes zvēri, un par to es nezinu, cik daudz informācijas ir, bet es zinu, jā, ka Dievs, tad, kad viņš dažkārt grib iznīcināt tautu vai kaut ko citu, vai viņš grib sūtīt īpašu sodu, viņš sūta dzīvniekus. Un tā ir dažkārt kā pēdējā iznīcināšanas metode. Šiem kanāniešiem tas bija tā kā sirseņi, viņus izdzina ārā.
arī šiem samariešiem, kuri bija atvesti izrēlēšu vietā un salikti Samarijas pilsētās, Dievs viņam sūtīja lauvas, tāpēc, ka viņi neklausīja. Viņš viņam sūtīja lauvas, un tad viņi aicināja, lai sūta kādu priesteri, kurš var viņiem palīdzēt. Arī šis dzīvnieku iznīcināšanas metoda man personīgi liekas, ka tas ir kaut kas tā kā pazemojošs, biedējošs un neprognozējams. Pazemojošs tādā ziņā, ka cilvēks it kā ir tas, kurš valda pār zemi, un Dievs tā ir iecēlis, bet tu nespēji pastāvēt. Nāk kaut kādi dzīvnieki, kaut kāda grupa, kā piemēram siseņi vai kaut kāda cita, un viņi vienkārši visu iznīcina ārā, un tu neko nevar izdarīt. Vai kā izrēlēšiem čūskas tuksnesī, šīs zēlīgās čūskas. Viņi vienkārši neko nevar padarīt. Viņi vienīgais variants sauc uz Dievu, un Dievs tur parādīja šo glābšanas iespēju, kā uzliek šo bronzas čūsku, un tad viņi var paskatīties, un viņi var būt glābti. Ka vienīgais veids ir tikai Dievs. Un dzīvnieki ir tāda lieta, ko cilvēki, viņi, ja tu saskaries to problēmu, un viņi masveidā uzbrūk kaut kādā, tas liekas tā neprognozējami biedējoši. Un Dievs iznīcina tādā veidā. Arī mēs redzam šie 42 bērni, kas aproslīti no lāčiem. Lauva bija nepaklausīgajiem pravietim, un citas tādas lietas līdzīgas arī mēs varam redzēt. Bet katru gadu dzīvnieki nav tas nāvējošākais iemesls, bet tomēr katru gadu mirst no 1 līdz kādiem 2 miljoniem cilvēku no dzīvnieku uzbrukumiem. Plus vēl daudzi nemirst no dzīvnieku uzbrukumiem. Daudzi tiek savainoti un paliek kropli un saindēs un vēl kaut kas, piemēram, čūskas sakoši suņi vai kaut kas cits. Un es nezinu, vai jūs varētu uzminēt, bet es varētu minēt, kas varētu būt, jūs varētu nāvējošākais dzīvnieks uz šīs zemes. Odi. Otrais ir čūskas. Un trešais ir kaut kas, kas ir ļoti tuvs cilvēkiem, suņi. Un ceturto jūs noteikti nekad neuzminējat. Ceturtais ir gliemeži. Tāpēc, kā gliemeži, kad cilvēki iet peldēties, viņi iedod kaut kādus tārpus viņiem, un tie tārpi cilvēki sev prātā, un vēl kaut kādas problēmas sākas. Un katru gadu 10 līdz 200 tūkstošiem nomirst no gliemežiem, ka viņi iedod viņiem šos tārpus. Arī gliemeži var iznīcināt. Dievs var izmantot praktiski tā kā jebkurus dzīvniekus, kurus viņš grib. Es nezinu, iespējams, viņš jebkurus var izmantot. Pat vistas gan jau viņš varētu izmantot, kurus liekas neko nevar izdarīt un jērus. Varbūt, ka nav taisnība, bet man tā liekas, ka Dievs var parādīt savu godību visādos veidos, un viņš var iznīcināt, kā viņš grib cilvēkus. Un te mēs arī redzam, ka Bībelē tā notika. Jo patiesībā arī šie odi, un kas ir ods? Viņš ir mazs knislītis. Bet ja tev uznāk melns mākonis odu, tu vairs nedomā, ka viņš ir mazs knislītis. Tev ir, tu bēgsi no viņa. Tāpēc arī kaut kā ir sirseni. Labi, sirsenim bēdējoša skaņa. Bet viens sirsenis to var iznīcināt. Bet ja tev uznāk 20 sirseņi, tu droši vien bēgsi no viņiem, slēpsies, un tu vari nomirt. Pat no 5 sirseņiem var nomirt viņu kodieniem. Un tā kā Dievs var izmantot visādā veidā šos te, un arī viņš izmanto zemes zvērus. Kaut arī viņš deva cilvēkam varu valdīt pār zemes zvēriem. Tad, kad cilvēki neklausa, Dievs sūta un dzīvniekus pret viņiem. Un Dievs patiesībā visu, ko viņš deva cilvēkam varu pret viņu, pār ko valdīt, ja cilvēks neklausa, tas viss ir pret viņu. Zeme izdod ērkšķus, un zeme arī izkalst un nedod viņam ražu. Un visādas citas lietas, bērni, kuri it kā ir svētība, uzaug un tevi ienīst un tā tālāk, visādas tādas lietas. Ja cilvēks neklausa Dievu, tad tas viss kļūst par lāstu. Un tā bija izrēlēšiem, ka beigās viņi ēda savus bērnus, viņiem bija bats pilsētā, viņiem uzbruka šie zvēri, viņiem bija sērgas, viņiem bija zobens, viņiem viss bija pret viņu, viss strādāja pret viņiem. Lai arī kādas pilsētas viņi nebūvēja, lai kāda viņiem aizsardzība nebija. Un te mēs redzam, viņš saka, ka ir nāve un elle. Un šie divi Bībelē ļoti daudz tiek izmantoti kopā. Patiesībā ļoti daudz vietās, ja jūs būsiet pamanījuši, ka viņi ir kā sinonīmi. Elle ir šī nāves valstība. Un šī ir vienīgā vieta, kur viņi ir personificēti. Elle un nāve. Bet mēs varam lasīt, piemēram, 18. psalmā un vairākās vietās psalmos. Tā ir nāves noskumšana mani apstāja, un bezdēvīgo plūdi man lika baidīties. Elles noskumšana mani apstāja visapkārt, un nāves slazdi mani aizkavēja. Viņš tos liek kā kaut ko ļoti līdzīgu. Sakām vārdos par šo svešo sievieti, ja viltus reliģiju runāts, viņas kājas noiet uz nāvi, viņas soļi satver elli.
ka tie, kas paklausa viņas aicinājumam, tie nonāk ellē. Un elle ir reāla vieta. Šeit ir tā kā tajā zīmogā, kā tas iztēlots, tā kā daudziem varbūt liktos kaut kāds tēls, multaņa tēls vai kaut kas vēl tam līdzīgs, bet tā ir reāla vieta. Tas nav vienkārši kaps, kā arī daudz cilvēku domā. Tā ir vieta, kur Dievs met tos, kurš viņam nepaklausa. Un Bībelē mēs skaidri redzam, ka ir tāda vieta un ka cilvēki tur nonāk pēc nāves. Kā, piemēram, Jēzus deva šo stāstu par bagāto, kurš dzīves laikā neatcerējās Dievu, nedomāja par Dievu. Un tad viņš nomira un viņš bija ellē, viņš bija mokās. Un tad viņš atcerējās, tad viņš, mums vajag stāstīt tiem dzīvajiem, lai viņi nenonāk šeit. Bet tad jau bija par vēlu viņam. Un citviet Bībelē mēs arī redzam, ka Jēzus saka, ka ir jābīstas to, kurš nevis var nokaut tavu ķermeni, bet to, kurš pēc tam, kad tu esi nogalināts, var iemest tevi ellē. Un šeit mēs redzam, šī elle tā kā seko līdzi šeit nāvē un viņas savāc visu sevis tā varētu teikt, jo elle ir tā vieta, kur nonāk visi. Bet viņi abi tā kā likti kopā. Jo mēs arī redzam atklāsmes grāmatā pašās beigās, ka nāve un elle tiek iemestas uguns ezerā, viņas abas divas, tā kā šī nāves valstība. Bet galu galā Jēzus ir tas, kurš visu kontrolē. Jo Jēzus teica pašā sākumā atklāsmes grāmatā, es esmu tas, kas dzīvo un bija miris, un lūk, es esmu dzīvs uz visiem laikiem. Āmen. Man ir elles un nāves atslēgas. Viņš ir tas, kurš nosaka, kurš tur nonāk. Un viņš šeit uz zemes ir nolicis kritērijus. Mēs zinām, ka tas, kurš tic uz viņu, tas nekad nenonāks šajā sodībā. Protams, daudz cilvēki tic viltus Jēzum vai paļaujas uz saviem spēkiem. Bet te bija runāts par to, kurš paļaujas uz šajā glābšanā, paļaujas uz viņu. Ka Jēzus ir tā glābšana, nevis kaut kas, ko tu dari. Ka Jēzus ir šī pestīšana, šī vieta, uz ko tu vari droši cerēt, līdzīgā veidā, kā šie cilvēki, kas tuksnesī bija sakosti. Viņam nekāda cerība nebija uz sevi, ka viņi varētu sevi izārstēt vai kāds cits varētu viņiem palīdzēt. Vienīgais, Dievs to esi nolicis šo objektu, uz ko mums skatīties, un mēs viņu skatāmies, un mēs uz tevi ticam, ka tu mūs glābsi. Līdzīgā veidā Jēzus ir tas, kurš mūs glābi. Tas, kurš tic viņam, tas nemirs. Tam nekaitēs šī nāve un šī elle. Un, tas ir arī īsumā par to viss, par šo 4. zīmogu. Es jums nesaku, pēc nedēļas tur tiks atvērts un tur būs tas un tas, jo tas nav tas, kā Bībelē to atklāja, bet es jums varu parādīt, ko Bībelē atklāja, un ka mēs redzam, ka tādas lietas jau ir bijušas. Ir bijušas tādas sērgas un tādas citas lietas, kas nāk pār šo pasauli. Un patiesībā Dievs vienmēr ir brīdinājis šo pasauli. Vienmēr ir kaut kādi brīdinājumi. Sodoma un Gomora ir dzīves brīdinājums pasaulē. Jo tur ir sāls un cērs, un tur nekā nav, tur nekas neaug. Noā šķirsts, un visi tie plūdi, un viss, kas paliek pēc plūdiem, tas ir brīdinājums pasaulē. Un šķirsts, cik man zināms, bija pieejams līdz pat pagājušā gadsimta sākumam. Cilvēkiem apskatīja. Un viņi varēja redzēt, ka jā, tādi plūdi bija, Dievs sodīja pasauli. Un šeit arī viņš ir pierakstījis, ka tā būs. Un mums nevajag kaut kādā veidā obligāti domāt, ka tas būs kaut kāds viens mazs brīdis tieši par visām šīm lietām, bet Dievs to var likt vairākās posmos, laika posmos, un kā nolikā piemēru, jā, tas ir tā, es sodu cilvēkus. Bet pašās beigās gribēju jūs iedrošināt un, protams, pateikt, ka savējos viņš sargā. Jo tas, ko es lasīju, tas nebija domāts Dieva ļaudīm. Un arī mēs lasīsim tālāk, kur viņš soda ar visādām citām lietām, viņš sūta šīs taures un kausus. Viņa ļaudis tur nav, viņa ļaudis netiek sodīti. Viņš savus ļaudis pasargā. 33. psalmā teikts, lūk tā kunga acis ir uz tiem, kas viņu bīstas, un uz tiem, kas cer uz viņa žēlsirdību. Izpestīt viņa dvēseli no nāves un turēt viņus dzīvus bada laikā. Dievs no tā sargā. Atcerieties arī, man liekas, lasīju no Ība grāmatas, kur bija rakstīts, ka, ja tu paklausīsi, tev visas lietas nāks par labu. Arī zemes zvēri, viņš teica, būs savienībā ar tevi. Viņi nebūs naidīgi pret tevi. Dievs ir pār to visu kontrolē. Jautājums, vai tu viņu bīsties, vai tu bīsties viņa vārdu.
Un arī Deividē psalmā ir teikts, jo tu esi uzturējis manu pareizību un manu lietu, tu sēdi tronī, tiesādams pareizi. Tātad šeit mēs atceramies šo redzējumu, ko Jānis redz, Dievs sēž savā tronī. Principā šajā grāmatā, kas viņam rokās, tā ir viņa tiesa. Tur ir aprakstīts, kā viņš tiesās pasauli. Viņš sēž tronī, tiesādams pareizi. Viņš saka, tu esi norājis pagānus, tu esi iznīcinājis nelētīgos, tu esi izdeldējis viņu vārdu mūžīgi mūžam. Ak, tu ienaidnieki, iznīcības ir nākušas uz pastāvīgu galu, un tu esi iznīcinājis pilsētas, viņu piemiņa ir gājusi bojā kopā ar tiem. Bet tas kungs ilgs mūžīgi, viņš ir sagatavojis savu troni tiesai, un viņš tiesās pasauli taisnībā, viņš taisnīgumā nodrošinās ļaudīm tiesu. Ir rakstīts, ka Dievs tiesās taisnīgi, nevis tā kā cilvēki grib un tā kā cilvēki domā, bet viņš pēc savas taisnības tiesās. Un arī ir rakstīts par tiem, kuri ir glābti, ka viņi ir darīti taisni tā kā viņš ir taisns, un viņš viņus netiesās. Viņš viņus ir pasargājis, viņš viņus ir pestījis. Un viņa ļaudis varēs tam izbēgt. Mēs zinām, ka par mums gaida ciešanas no pasaules, tas ir kaut kas cits, no šīs zvēra un viņa valstības un no visādām šīs lielās maukas un viņas tās izdarībām, kur viņa nogalina. Bet Dievs pasargā savējos no šādas iznīcības un šādiem lāstiem. Un ceru, ka tas ir par iedrošinājumu. Amen.